Labdien, man sauc Kristaps. Šodien es parādīšu, kā nomainīt eļļu un eļļas filtru. Reika, uzpamē šito jaunā Toyota nē, tā ir Celica vecā. Man izskatījās. Pirmais, ar ko būtu jāsāk, vajadzētu uzsildīt motoru līdz darba temperatūrai. Kad darba temperatūru sasniegt, izslēdzam motoru un tad pagaidām kādas 5 līdz 10 minūtes, lai eļļa notek lejā eļļas panā. Pēc tam atveram eļļas ieliešanas korķi, tas atvieglos eļļas noliešanu. Nākošā darbība ir eļļas noliešanas skrūves atskrūvēšana. Parasti viņi atrodas eļļas pannas apakšā. Skrūvējam vaļā un pēc tam noliejam visu eļļu, kas iztek. Pēc tam atrodam eļļas filtru. Tālāk skrūvējam nost veco filtru. Ieteicams pirms jaunā filtra uzskrūvēšanas iesmērēt ar motoreļļu jaunā filtra gumijas blīvi. Tas atvieglos demontāžu nākošās eļļas maiņas reizē. Jauno filtru skrūvējam virsū izmantojot tikai roku spēku. Tā kā nepieciešamais griezes moments, ar ko jāizskrūvē eļļas filtrs, ir 12 līdz 16 Newtonmetri. Nākošais, kam jāpievērš uzmanība, ir eļļas noliešanas skrūves paplāksne. Tā arī ir jāmaina mainot eļļu. Kad eļļas noliešanas skrūve un jaunais eļļas filtrs ir aizskrūvēti, varam turpināt. Tālāk ielējam nepieciešamo eļļas daudzumu. Šajā gadījumā te bija 3,3 litri. Pēc tam aizskrūvējam ieliešanas korķi. Nākošajā solī iedarbināsim dzinēju un pārbaudīsim, vai rodas eļļas spiediens. Ja simbols ar eļļas kanniņu izdziest, viss ir kārtībā. Sistēmā ir spiediens un varam turpināt. Pārbaudam eļļas līmeni ar taustu, ja nepieciešams papildinam. Svarīga piezīme. Starp eļļas tausta maksimālo un minimālo atzīmi ir tikai 100 ml. Tādēļ papildinot eļļu, nepārcentieties. Pašlā. Labdien, man sauc Kristaps. Šodien mēs mainīsim eļļas filtru. Vēl turpin. Labdien, man sauc Kristaps. Šodien mēs filmēsim... Labdien, man sauc Kristaps. Šodien es parādīšu, kā nomainīt eļļu un eļļas filtru. Griezt nost?